Godātie klausītāji, man ārkārtīgi liels prieks jums paziņot, ka 2013. gadu Latvijas koncerts sāks ar patiesi vērienīgu notikumu. Kā jau allaž tas ierasts gada sākumā, mēs jums piedāvāsim latviešu simfoniskās muzikas dižkoncertu. Koncerts tiešām būs vērienīgs, piedalīsies 4 simfoniskie orķestri, Liepājas simfoniskais orķestris, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, Operas orķestris un pirmoreiz arī Latvijas Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Protams, redzēsiet pie diriģenta pults mūsu vislabākos diriģentus un arī spilgtus solistus, kā piemēram Intu Dalderu un arī Egīlu Siliņu, arī citus. Bet par ko man tiešām ir ļoti liels prieks par to, ka mēs atkal varēsim dzirdēt ne tikai jau ierastus skaņdarbus, kurus mēs jau varbūt iepriekš esam dzirdējuši, kā piemēram Jāzepa Vītola dramatisko uvertīru, bet arī Valds Pūce ir ķēries pie simfoniskās muzikas opus rakstīšanas, un ar solista Normundu Šnē piedalīšanos mēs dzirdēsim Valda Pūces jaundarbu. Vēl jau lielāks prieks man ir par to, ka bez Kultūras ministrijas un Kultūra Kapitāla fonda atbalsta arī Pētera Vaska fonds ir nācis talkā un pielicis roku, lai šis opus varētu tapt. Es tiešām ļoti ceru, ka mēs visi tiksimies Latviešu simfoniskās muzikas lielkoncertā.